tas vārds globālisti ir pārāk maigs priekš tiem cilvēkiem. Tas it kā tā smuki skan, globālisti apvieno visu globus, visus cilvēkus vienā saimē. Kaut kā ļoti skaists vārds īstenībā. Bet patiesībā jāsaprot, ka tas ir ļoti mazas cilvēku saujiņas, tāda milzīga, lielākā pasaulē afēra, ka viņi vienīgie drukās naudu un visiem aizdos. Un visi visus savus ienākumus viņiem atdos par to, ka viņi ir tā kā pasaules saimnieku, visi maksās viņiem līdz ar to ar savu darbu koproduktu mēslus. Tā kā šeit ir jāsaprot, ka tas ir tāda afēra, ka, piemēram, mēs latvieši būtu, ka mūsu bija arī 100 bankas, un mēs, piemēram, būtu tie, kas aizdod visiem naudu. Nu, skaidrs, ka es arī, kā būdams latvietis, nu, ko es arī kaut ko pretī prasīt. Es teiktu, davai visi ievērot latviešu Jāņus. Vai davai es gribētu arī paņirgāties, un davai visi iemācīties tur latviešu valodu, gan afrikāņi, gan amerikāņi, gan krievi, visi. Sviniet latviešu svētkus, Mārtiņdienu, tagad latviešu vārdus. Visi liekiet, vai visi mācieties latviešu geogrāfiju. Un visiem jāzina Lāčplēša teika, un tagad latviešu dievus, Māras un Jumi un Laimu. Un ko vēl es varētu visu kaut ko, ka visiem ir jāpērk latviešu kūdra, ka tikai kūdri drīkst ar viņu kurināt. Un viņi maksās nes kāds miljonus, lai visi latviešu zemniekam iz zemi kļūtu arī milzīgi bagāti, un tā kā Šveica vai Izraela mēs varētu būt visbagātākā valsts, un te tiltus iztaisīt no Baldrajas uz Vecmilu grāvi un pāri tad Lielupeji uz Lielupi no Priedainas, un ko tik vēl nevarētu visādas sabūvēt metro un debeskrāpes un uztaisīt te tādu brīnumu pasaulīti. Ja mēs būtu tie, kas drukā naudu un FRS atrastos Latvijā, un šeit Latvijas tādi kaut kādi grupiņi ar tiem mūsu oligarhiem kļūtu pa pasaules oligarhiem, kuriem visi aizdod naudu. Nu tā būtu. Un tad atkal viss Latvija arī zelta un viss. Bet, nu, protams, kāpēc visi klausa, gan Puķins Krievijā neko nevar izdarīt, visu laiku procentu likmi diktē centrbanka no FRS šitiem vecām Rothschild dzimtām, gan Zeļenskis klausa, ko viņam liek, gan Trumps, gan ķīnieši, visi klausa šitiem. Jautājums, kāpēc? Jo tie, kas ir gudri cilvēki, viņi saprot, ka tā ir, subordinācija un tie visu diktē. Bet, kāpēc? Vai viņiem ir visnežēlīgākie kaut kādas pēcdienesti vai kaut kā citādāk? Tie ģeniāli cilvēki, ja viņi ir visas valstis, visas mafijas, visi no viņiem baidās. Tātad.